Mīļie lācīši, mēs jums gribam izstāstīt pasaku par pelnu šķīti. Reiz dzīvoja brīvstiltīgs vīrs, kuram nomirs sieva. Reiz viņš apprecēja otru sievu, kurai jau bija 2 asprātīgas un lepnas meitas. Arī vīram bija meita, bet tajai piemita neizsakāma labsirdība un maigums. Reiz kādam zemes ķēniņam dēls sarīkoja ballīti, kur bija ielūgtas visas augstdzimušās dāmas. Prātā sākās neaptverama rosība. Mātes stundām ielikt grodās spoguļu priekšā. Galvas vakarā, kad doknās mātes meitas jau bija aizbraukuši spēlējuši, sāka raudāt, jo arī viņai ļoti gribējās izgalvot. Tie parādījās labā feja un no ķirbja uzbūra skaistu karieti, bet 6 spēles pārvērta par skaistiem zirgiem, bet žurkai bija jākļūst par kučieri. Feja ar buļļu viņu pieskārās pelnu šķītes apģērbam, neviens vēl nebija redzējis tik skaistu kleitu. Pelnu šķīte devās uz pili, atceroties noteikumu, ka pusnaktī jābeidz ballēties. Meiteni, kuru neviens nebija pazinis, pusnaktī steidzās mājās. Drīz parādās arī mātes meitas, kuras nedēļ nevienu jūsu mopās vai šo skaistu. Arī nākamajā dienā bija bauda, lai nāk feja vēl šodien palīdzēja. Šis vakars pagāja tik nemanot, ka pelnu šķīte attapās tikai tad, kad dzirdēja pulksteni sitam 12. stundu. Viņa ļoti ātri steidzās prom, pazaudējot vienu kristālu kurpīti. Nākamajā dienā princis lika galminiekiem pielaikot visām jaunavām šo kurpīti, kurai derēs, tā kļūs par viņas sievu. Nevienai tik maza kurpīte nederēja. Galminieks izbeidzot ieradās arī pie abām māsām. Arī tām kurpīte nederēja. Te pelnu šķīte pieteicās pielaikot kurpīti. Tā bija tieši laikā, kā visi brīnījās, ka nabadzīgā meitene no priekšauta kabatas izņēma otru tādu pašu kurpīti. Princis tūlīt pazina savu balles meiteni un viņu aizveda uz pili.